Labdien, cienījamie skatītāji! Šis ir raidījums Ceļojums antīkajā pasaulē. Šīs dienas raidījumā mēs stāstīsim jums par seno Grieķiju. Par seno Grieķiju uzskata grieķisku runājošo pasauli senajos laikos. Ne tikai pašreizējās Grieķijas teritoriju, bet arī teritorijas, kuras tad apdzīvoja Grieķi – Kipru, Turcijas, Egejas jūras krastu, Sicīliju un Dienvidu Itāliju, kā arī Albānijas, Bulgārijas, Ēģiptes, Francijas, Lībijas, Spānijas un Ukrainas teritorijas. Tradicionāli par senās Grieķijas periodu uzskata laiku no pirmajām olimpiskajām spēlēm 776. gadā pirms mūsu ēras līdz Aleksandra lielā nāvē 326. gadā pirms mūsu ēras. Senie Grieķi ir atstājuši neatsparamu iespaidu uz mūsdienu kultūru. Tā bija pirmā civilizācija, kurā tiek ievesta demokrātija. Tās lieliskie filozofi kā Sokrāts, Aristoteles un Platons vēl joprojām tiek uzskatīti par visu laiku izcilākajiem filozofiem. Tāpat senie Grieķi ir atstājuši pēdas tādās nozarēs kā medicīna, sports, arhitektūra, māksla, literatūra un teātris. Tieši uz grieķu mākslu un teātru un to ietekmi mēs koncentrēsimies šajā raidījumā. Grieķijai ļoti cienīja teātra izrādes. Tas bija viens no svarīgākajiem grieķu ikdienas sastāvdaļām. Gandrīz visās senās Grieķijas pilsētās bija amfiteātri, kas parasti atradās kalnu ieplakās. Dažos no tiem varēja ietilpt 15,000 skatītāji. Visi aktieri izrādēs bija vīriešu kārtas pārstāvi, kuriem bija nepieciešams apveidoja arī sieviešu lomas. Svarīgi katrs izrādes sastāvdaļa bija arī koris, kas sastāvēja no dejotājiem un dziedātājiem. Izrādes bija vai nu komēdijas, smieklīgas, dažreiz pat valdniekus apsmejošas, vai traģēdijas, traģiskas, nopietnas ar mācībām par labo un slikto. Grieķu traģēdijas savu virsotni sasniedz Atēnās 500 gadus pirms mūsu ēras. Tās ir cēlušās no seniem rituāliem, kuros tika pielūgts vīnu un svētku dievs Dionīs. Mēdēja ir viena no pazīstamākajām ērepīta traģēdijām. Tā pirmo reizi tika iestudēta 431. gadā pirms mūsu ēras. Mēdējas pamatā ir mīts par Jāsonu un Mēdēju, kura galvenā varone Mēdēja, sastopoties ar vīru nodevību un neusticību, atriebas viņam nogalinot viņu tuvākos un mīļākos cilvēkus. Kā jau visas seno grieķu traģēdijas, arī Mēdēja ir asiņaina un slepkavībām bagāta. Mēdēja ir lieliska traģēdija, kas aplūko tādas tēmas kā atriebība, taisnīgums netaisnīgajā sabiedrībā un vēl par šo baldu dienu cilvēku, ko šīs lūgas vēstījums izraisa atšķirīgas emocijas un reakciju, katram interpretējot to pa savam. Sveicināti atpakaļ studijā, kad mums ir paaicināts grieķu kultūras eksperts Svens Desējs. Labdien, Sven! Sveicināti! Svens atbildēs uz dažiem jautājumiem par grieķu lugu Mēdēju. Kāds jūsuprāt ir sievietes tēls grieķu lugā Mēdēju? Sievietes tēls būtībā šajā lugā aprobežojas ar vienkāršiem ar maisaimniecību saistītiem pienākumiem, darbiem, ar sievas pienākumiem, ar bērnu mācas pienākumiem un tā tālāk. Taču nenoliedzami sieviete arī spēja ietekmēt vīrieti un atstāt iespēju uz to. Tāpat arī no kopējā plāna konteksta nav izņemta mīlestība, kas spēlē milzīgu lomu, neatkarīgi no tā, kāda ir pieņemta vīriešu pienākumi, kāda ir sieviešu pienākumi. Mēdējas svarone tanī lugā ir apliecinājums, manuprāt, tam, ka tanī laikā sievietes jau sāk izrādīt pretošanos tiem stereotipiskajiem sieviešu pienākumiem. Tos var arī uzskatīt par feminisma aizsākumiem, pirmsākumiem. Sievietes bija kaislīgas, viņas bija spējīgas uz sazvērstību, viņas bija atriebīgas. Un, kā Mēdēja pierādīja, viņas arī dažreiz varēja ķerties klāt pie ļoti brutāliem līdzekļiem, kā attiekties saviem neusticīgajiem vīriem. Paldies. Lugā ir ļoti spēcīgs dialogs starp galvenajiem varoņiem Mēdēju un Jāzonu. Kā jūsuprāt tas raksturo abus varoņus? Logā ļoti labi atspoguļi tiek parādīts, ka cik ļoti lielā naidā Mēdēja ir pret Jāsonu. Viņa pie katras izdevības pārmet viņam par to, ka viņš ir pametis ģimeni, viņa pārmet viņam par to, ka viņa ir daudz upurējis, viņa dēļ daudz devusi, viņam bija bijusi visu laiku labi. Daļai viņu var, protams, arī saprast, jo gal galā viņa nogalināja savu brāli Jāsonu dēļ. Tikmēr pats Jāsons uzskata, ka karaļnieces precēšana viņa ģimenei nesīs tikai labu gan pašai Mēdējai, gan viņa bērniem. Viņš uzskata, ka tā nesīs viņiem spožāku nākotnes un stabilāku, materiālu nodrošinātāku dzīvi. Jāsons savai ģimenei vēl tikai labu un viņam nav ļauna nodoma ar zāles vai kaut kā tā. Nākamais jautājums. Ko Jāsons pārmet savai sievai Mēdējai? Traģēdijas sākuma daļā Jāsons galvenokārt pārmet Mēdējai to,
ka viņi nespēja novērtēt Jāsona centienus palīdzēt ģimenei. Jo, kā jau es minēju, atbildot iepriekšējo jautājumu, tad ar karaļmēģu saprecēšanu, tajā pašā laikā Jāsons arī cerēja uzlabot savu bērnu un mēdējas dzīvi. Bet lugas kulminācijā beigās, kad mēdēji nogalina visus Jāsona tuvākos, ieskaitot viņu topošo sievu un bērnus, loģiski, ka Jāsons pārmet viņai to. Un vēl vairāk, manuprāt, viņš viņai pārmet to, ka viņa pat pēc bērnu nogalināšanas nedeva viņam iespēju pienācīgi apglabāt viņas pēdējo reizi, palūkoties viņam vai kaut ko tādu, pieskarties. Jā, gal galā apglabāt kaut kā. Jā. Kā traģēdijā parādās mēdējas atšķirība un bīstamība? Manuprāt, mēdējas tā galvenā atšķirība bija no pārējiem korintiešiem bija tas, ka viņi nāca no citas zemes, no barbaru zemes, kur bija cilvēki ar citu mentalitāti, viņi bija daudz nežēlīgāki un cietsirdīgāki. Kaut vai mēdēji arī nogalināja savu brāli, ko es pieļauju neviens korintiešu zemē nespētu izdarīt jebkāda iemesla dēļ. Un arī pat mēdēji sev uzskatīja par svešinieci jaunajā korintiešu zemē, un kaut vai pagāja ilgs laiks, viņi tur daudz gadus nodzīvoja, viņas barbarisma iezīmes pašā mēdējā, manuprāt, saglabājās visu laiku. Un arī, protams, mēdējas maģisko spēju dēļ, viņi arī bieži tiek uzskatīti par raganu un burvi, un daudziem cilvēkiem viņi nepatika. Kādos vārdos tiek ilustrēts mēdējas izmisums? Mēdējas izmisums šajā lugā tiek atspoguļots un diezgan brutāls un spēcīgs, un diezgan grūti viņu aprakstīt, tāpēc, manuprāt, vislabāk viņas izmisumu raksturot šis citāts. Ai vai, cik nelaimīga es, cik asaru, cik moku šausmīgu. Ai bērni, naida pilnās mātes bērni, lai nolādētu līdz ar tēvu jūs, lai bojā aiziet viss šis nams. Kādas ir attiecības starp mēdēju un viņas aukli šajā traģēdijā? Mēdējas aukli par mēdēju ļoti pārdzīvo un ļoti smagi jūt līdzi mēdējas sāpēm un ciešanām un problēmām. Viņi bezmaz vai pārdzīvo vairāk par mēdējas problēmām kā par savām. Tāpat laikā arī, manuprāt, aukli nenostājas kādā konkrētā pozīcijā pusē, jo, piemēram, viņi īsti nenosod Jāsonu par sievas un ģimenes pamešanu, bet tajā pašā laikā arī nenostājas viņa pusē, kā es teicu. Un arī tajā pašā laikā viņas aukļi ļoti uztraucās par to, ka mēdēji varētu kaut ko nodarīt ļaunu saviem bērniem, kas arī beigās notika. Jo, aukli to jūt un par to viņi visu laiku baidījās. Jā, un aukli centās visu laiku mierināt mēdēju, palīdzēt viņai kaut kā. Kas ir galvenais vēstījums lūgas finālāk saklājās? Mēdēja ir klasiska traģēdija, tāpēc, manuprāt, katrs cilvēks to galveno domu, ideju, vēstījumu var izvilkt pa savam, kā pašam tīk. Tās galvenās tēmas, ko Ēripītis ir centies aplūkot mēdējā, manuprāt, ir greizsirdība, atriebība, uz ko cilvēki ir spējīgi greizsirdības dēļ, taisnīgums, netaisnīgums, tāpat arī mīlestība, protams, un kaisla mīlestībā. Un tas, kur pārliek liela kaisla var nolaist, pārliek liela mīlestība, kaut kā tā, manuprāt. Un pēdējais jautājums, kāda ir kora loma lugā? Šajā traģēdijā šis kors ir savākts no korintiešu sievietēm, un pārsvarā viss lūgas garumā tas darbojas kā tāds komentētājs no malas, kas ik pa laikam izsaka savu viedokli par kaut kādu situāciju, darbību, kas notiek, savu nostāju, kuram no varoņiem viņš piekrīt vai nē. Kaut gan ir brīži, momenti lugā, kad šis kors iesaistās konkrētā dialogā ar kādu no varoņiem, pārunājot lietas. Viss lūgas garumā tāpat arī šis kors ir mēdējas pusē. Kors saprot, kāpēc, saprot mēdējas izmisumus, saprot mēdējas dusmas un tā tālāk. Vienīgi, kad ir nonācis līdz tam, ka mēdēja plāno nogalināt savus bērnus, tur gan kors jau iejaucās un kors nepiekrīt mēdējai un aktīvi cenšas viņu apturēt no tā, bet diemžēl neveiksmīgi. Okay. Paldies par mums veltīto laiku. Visu labi. Paldies par uzmanību. Šis bija raidījums Ceļojums antīkajā pasaulē. Visu labi.
γιατί είμαι μάγκας και έξυπνος και σ' όλα μου εντάξει. Στην πιάτσα που μεγάλωσα όλοι με έχουν θαυμάξει.